Apzinoties jaunu, mūsdienīgu un kvalitatīvu dzīvokļu trūkumu, valdība pieņēmusi lēmumu uzsākt programmas īres mājokļu Latvijas speciālistiem īstenošanu. Tā tiks realizēta pēc privātās publiskās partnerības principa. Pirmajā lotē plānots izbūvēt 1290 pieejamas cenas īres mājokļus 6 pašvaldībās – Rīgā, Cēsīs, Tukumā, Daugavpilī, Jēkabpilī un Gulbenē. Jaunie mājokļi būs paredzēti jaunajiem speciālistiem un viņu ģimenēm. Tādās Latvijas valstī un pašvaldībām būtiskās nozarēs, kā skolotāji, ugunsdzēsēji, policisti, militārpersonas, valsts, pašvaldību darbinieki un citi. Eiropas direktīva paredz, ka ir 3 veidi mājokļi, sociāli mājokļi cilvēkiem, kuri nekad nevarēs iegādāties mājokli, un tad ir komerctirgus, kas ir brīvs, un tur strādā tur ir visi brīvie tirgus apstākļi, un tad tā likumsakarība ar ekonomiku ir tāda, ka parasti apmēram pusi iedzīvotāji var atļauties, un otra puse nevar atļauties mājokli. Un tie ir parasti darba ņēmēji, kas ir speciālisti, skolotāji, karavīri, policisti un tā tālāk. Un tad tā Eiropas direktīva paredz tādu formulu, kas saucās pieejams mājoklis. Pieejama mājokļu finansēšana. Un šī direktīva pieļauj, ka atšķirībā no pirmā segmenta, ko es runāju, komerctirgus, šeit ir pašvaldībai un valdībai ir tiesības veikt intervenci, nodrošināt bezmaksas zemi vai subsidēt vai līdzfinansēt ar vienu noteiktu uzdevumu. Tātad, lai tas mājoklis būtu pieejams ģimenēm, kurām varbūt nebūtu pieejams šis komerctirgus mājokļi. Programmas mērķis ir uzbūvēt vismaz 1000 dzīvokļus Latvijas reģionos un arī Rīgas pilsētā. Ir veikts intensīvs darbs, izvērtējām 57 augstas gatavības zemes gabalus, izrādīja interesi kopumā 17 pašvaldības. Un pirmajā lotē piedalās 6 pašvaldības. Tajā, kā mēs esam iekavējuši mājokļu fonda attīstību, tas ir milzīgs grūdienis uz priekšu, un tieši tajā sektorā, kas ir ļoti svarīgi, lai pašvaldības varētu attīstīties, ka viņas var pieaicināt jaunos speciālistus un arī tos nodrošināt cilvēkiem, arī, piemēram, kas ne tikai jaunie speciālisti, kā pedagogi vai kādi citi, bet, piemēram, karavīri, zemesargi, vēl kādiem piedāvā policisti, piedāvāt šos te mājokļus, kas ir milzīga problēma šobrīd reģionos, un viņa arī būtu tāda atbildi šim te izaicinājumam. Šis ir viens no tādiem ārkārtīgi interesantiem finansēšanas instrumentiem, kas ļauj valstīs, piemēram, periodā, kāds ir tagad šobrīd, ka mums ir liela daļa izdevumu, publiskā sektora izdevumu aiziet aizsardzībai, ļaut privātam sektoram veikt investīcijas valstī nepieciešamā infrastruktūrā. Tas būtu ceļi, mājas šī gadījumā, par ko mēs runājam, tieši tāpatās militārā infrastruktūra un patiesībā arī daudz citas lietas ļauj mums šādā veidā dabūt šos te objektus daudz ātrāk, nekā mēs to varētu atļauties, izmantojot tikai budžeta līdzekļus. Šīs programmas ietvaros no konsultantu puses tika analizēti citi projekti līdzīgi Eiropā, konkrēti Īrijā un Polijā, un piedāvātais modelis, ko mēs plānojam Latvijas gadījumā, tika ņemts vērā no labākās prakses Eiropā, adoptējot to Latvijas vajadzībai. Ilgtspējība, tas ir jauns elements visā šajā, piemēram, ķekavas apeceļš. Ir tātad privāts partners, viņi ir uzbūvējis to ķekavas apeceļu, viņam ir pienākums nākamos 25 gadus viņu eksploatēt. Tātad viņš pats ir atbildīgs par to, lai tas ceļš būtu labā kārtībā visu laiku nākamos 25 gadus. Un tas veido ļoti interesantu investoru attieksmi. Viņam ir jāuzbūvē viņš tāds, lai viņš tiešām kalpot šos gadus, un pēc 25 gadiem viņi varētu nodot valdības rīcībā, viņš nebūtu ne par kapeiku sliktāks. To paredz šie PPP noteikumi. Un līdzīgi arī ar mājām, kur mēs pirmo reizi saskārāmies, ka tas menedžments prasa nevis uzbūvēt, ātri pārdot un aizlaisties, taisn otrādi, uzbūvēt tādā ilgtspējīgā veidā, lai 25 gadus tā māja spētu būt moderna, atbilstām iedzīvotāju vajadzībām, spētu labi funkcionēt, tur būtu kvalitatīva logi, kvalitatīva grīdas seguma, kvalitatīvas iebūvētās struktūras iekšā, tā, lai iedzīvotājiem kalpotu viņš visu šo te laiku, un arī tad, kad tas laiks beigtos, tie 25 gadi, kur pašvaldība maksā pieejamības maksājumu, un tā būve nonāks pašvaldības rīcībā, viņi nebūtu ne par kapeiku sliktāk kā uzbūvēšanas brīdī. Noslēgt līgumu ar privāto partneri mēs plānojam 2027. gada nogalē,
būvniecību uzsāksim 28. gada sākumā ar pirmajiem mājokļiem, kas tiks uzbūvēti un nodoti lietotājiem 29. gada nogalē. Esošais projekts ir pirmā kārta, paralēli valsts nekustamā īpašuma strādā arī pie otrās kārtas, lai plānotu un realizētu vēl vismaz 1000 dzīvokļu izbūvi Latvijas reģionos. Finanšu ministrijas virzītās PPP programmas īres mājokļu Latvijas speciālistiem realizācija uzticēta valsts nekustamajiem īpašumiem. Pirmie modernie, energoefektīvie un cenu ziņā pieejamie dzīvokļi tiks nodrošināti 2030. gadā.